Sveika, tauta! Sveiciens jums no laukiem, no skaistajiem, piesnigušajiem, ziemas uzplaukuma brīdī esošajiem laukiem. Ziema tiešām šobrīd ir ļoti skaista, ir forši sasniedzis, temperatūra arī ļoti patīkama. Nu, nepatīkamais noteikti ir tas, kas vieno gan laukus, gan pilsētu, un tas ir sniegs un tā novākšana. Pilsētnieki mokās un stumdu mašīnas un paši tur slīd un nezin, kā tagad pārziemot. Nu, laukos varbūt ir mierīgāk, bet nu, arī ar savām problēmām. Nesen te patās arī netiku ārā no mājas, tāpēc, kad nu, vietējā pašvaldība paziņoja, ka viņiem naudas vairs nav un viņi servitūta ceļus. Tīrīs tikai pa naudu un iedod man adresi, kur es varu piezvanīt. Nē, nu tikām jau galā. Protams, galā ir jau arī lāpsti, ar kur var izrakties. Jebkurā gadījumā neķersim kreņķi, bet priecāsimies par to skaistumu, ko mums daba šobrīd dod. Nu kā, decembra vidus, tas ir laiks, kad visi lēnāk garā jau sāk gatavoties Ziemassvētkiem, jaunajam gadam. Nu, tās ir tās pasakas, kuras mums no bērnības ir, kā teikt, pasniegtas, kā galvenās šī laika pasakas. Protams, ka mēs tām varam gatavoties, un ja mēs no tā gūstam kaut ko pozitīvu, tad ir forši. Ja mēs iekrītam atkal atkarībā un dēļ tā tagad mokamies un mēģinam sapirkt ēdienas, dzērienus un dāvanas un pa visus pasaules aizmirstam, tā ir tā varbūt ne tā foršā puse, kurā iegrimt nevajadzētu. Respektīvi, meklējam kaut kādu vidusceļu, lai mēs esam jautri, pozitīvi un lai saprotam, kas apkārt notiek. Nu, pirmdiena ir grūta diena, arī man viņa ir grūta diena, tāpēc, ka es vakar visu dienu montēju jauno video, kurš jau ir, kā teikt, gatavībā jums to demonstrēt. Un saruna būs ar Jāni Dzeni. Nu, tā kā tie, kas man seko, atcerās to, kad es jau 8. sērija, 8. nedēļa pēc kārtas, kā izpildu savu solījumu braukt pie interesantiem cilvēkiem, rakstīt foršas noderīgas intervijas un tādējādi rādīt cilvēkiem, ka ne viss ir tā, kā to pasniedz propaganda. Tātad ir cilvēki, kas reāli skatās uz dzīvi, kas analizē notikumus un kuri nebaidās stāties kameras priekšā. Tātad Jānis ir viens no viņiem, ko viņš man fonā ir. Jāni es pazīstu jau daudzus gadus, tāpēc, ka viņiem ir gan viesunams, viņš atrodas ļoti foršā vēsturiskā vietā Koknesē, viņam blakus ir Daugava, tur ir foršas copis vietas, tur arī diezgan bieži notiek dažādas makšķernieku sacensības. Nu, kādu laiku pie Jāņa neesmu bijis, labprāt viņu apciemošu, un interesanti ir tas, ka Jānim ir ļoti daudz mūžīgi jautājumu, kurus viņš neslēpj un kurus viņš māk pasniegt tiem, kuriem uz šiem jautājumiem būtu jāatbild. Tātad man ir galvenais uzzināt, kas notiek ar lauksaimniecību, jo Jānis ir lauksaimnieks diezgan nopietnas. Kādā viņš ir šobrīd situācijā, kā viņš redz perspektīvu un kā mēs, kā laucinieki, spēsim tālāk dzīvot, eksistēt un ražot. Un otrs ir tas, kā viņš redz vispār šī brīža pasauli, jo viņš gal galā ir tas, kas muti netur, bieži vien atrodas sociālo tīklu ārestos, jo māk uzdot nērtus jautājumus. Bet ļoti daudz ko arī zina. Tā kā cerams, ka ceļi līdz Koknesē būs iztīrīti un es Jāni sasniegšu. Bet jūs sagatavojat tēju, jo saruna būs pār pa stundu, bet noklausīšanās vērta. Braucam uz Koknesi! Nāc, Zuze! Jā! Sagaidījām Zuzi, un tas nozīmē, ka mēs varam sākt ierakstu. Ak, tu Zuzi, atkal pa vidu maisies visur tev jābūt klāt. Sveiks, Jāni! Sveiks, Edgar! Tu redz, kā es jau tev atklāju pirms tam kārtas, ka tauta piedāvāja man atbraukt pie tevis parunāties. Godīgi sakot, arī es tevi sen neesmu redzējis. Pazīstam, mēs esam ne pirmo dienu, un tā kā copi tā mazāk, tad līdz ar to arī uz kalnavotiem tā retāk. Bet nav labi.
Nē, bet sapratiet, mums te copi notiek diezgan bieži. Man puika tagad sāca to nodarboties. Mums pat te vienas sacensības ļoti skaistas bija. Pirms ledus, jā. Nu, īstenībā, zini, sāksim ar pašu vienkāršāko. Es tā kā sevi visur saucu pa pilsētnieku laukos. Laukos es jau 2. gadu esmu. Tu laukos esi krietni ilgāk. 31. gadu. Jā, un diezgan profesionāli te sēdi, kā teikt. Bet es arī esmu pilsētnieks. Okay. Bet no tavas mutes es gribēju dzirdēt sākumā tādu vispārējo analīzi, kas vispār ar lauksaimniecību šobrīd notiek. Jo es, kā redzu, mūsu draugi globālisti ļoti grib, lai visi pāriet uz siseņiem, lai iznīcina visus kultūra augus, tikai GMO lai ir. Respektīvi, viņš pats zini. Un visi skatītāji noteikti arī zina, uz kurieni. Ai, kad tu smagu tematu uzreiz aizķēri. Protams, lauksaimnieki. Iedomājies, cik laucinieki šobrād mūs skatās. Un viņi tagad pat nezinu. Tā kā atbild par saviem vārdiem. Vai vispārībā skatās. Skatās, jā. Nē, lauksaimniekiem man tā šķiet, šis ir pirmais tāds nopietnais izaicinājuma gads. Es te nerunāju par sausumiem, es te nerunāju par plūdiem un visu pārējo, par nosalšanu un tam līdzīgi. Ja? Bet tas ir kaut kāds tāds pirmais izaicinājuma gads, kad nekas no lauksaimniecības produkcijas mūsu saražotās nevienam nav vajadzīgs. Pie visa tā, kad te mēs runājam par globālu badu un tā tālāk, ja? Un atceramies tos pašus Ukrainas graudus, kas obligāti jāizved no turienes ārā savādāk. Pasauli mirs badu, īpaši Āfrika, ja? Bet, kā mēs redzam, caur mums nāk gan Krievijas graudi, ja? Laikam 1 000 000 tonnas, laikam kaut kādas izgājušas cauras ar mūsu ostām. Pie mums nāk iekšā Ukrainas graudi un zirnavnieki ar viņiem ir pārpildīti, ja? Bet mūsu graudi nav vajadzīgi. Poļi bloķē robežas, Ungāri bloķē robežas. Jā, tu arī gribētu, lai bloķē robežas. Ja tur Slovāki vai Slovēņi bloķē robežas. Tikai mūsu ministrs viens iesājās par to, ka robežas jāatbloķē un jāļauj Ukraiņiem visu vesti iekšā, kas tikai ienāk prātā. Gan lētās olas, gan lētos graudus un visu pārējo. Mums ir labi ministri, viņi ļoti rūpējās. Jā, mūsu ministri ļoti rūpējās par globālistu interesēm. Ja? Bet tās globālistu intereses mēs esam apsprieduši jau iepriekš, ja? Un tās bija tā kā sazvērestības teorijas, bet jebkurai sazvērestības teorijai ir kaut kāds arī pamats. Un es vienmēr saku izvairīties no tā vārda sazvērestības teorija. Tas ir elementārs biznesa plāns, ko kāds globālists ir izdomājis sev par labu, kādā veidā, teiksim, valdīt pār pasauli, ja? Nopelnīt vairāk, pakļaut citus. Ja? Un tas viss, ko es šobrīd redzu, tā sistēma tā kārtojās, lai pēc kaut kāda laika mēs te vispār paliktu ne tikai bez biznesa, bet paliktu arī bez īpašumiem. Jo tas galvenais ultra globālistu plāns, ja, ir praktiski visa nacionalizācija. Tev nepiederēs nekas, un tu būsi laimīgs. Nevienam nepiederēs nekas. Viņam katra lieta, ko viņš gribēs, teiksim, kaut kādā veidā iegūt, ja, būs jānopelna. Jānopelna kalpojot globālismu idejām vai globālistiem. Būtībā mēs jau, ja tā paskatāmies vēsturē un šodienā, ja, un ar skaidru prātu, tad ir jāsaprot viena lieta, un to jau daudzi gudri cilvēki ir teikuši, tikai vienkārši atkārtoja, ja, ka no senās Ēģiptes, kur bija verdzības iekārta, ja, pēc tam bija viduslaiki, ja, bija feodālisms, ja, tad bija dzimtbūšana, tagad mums tur bija sociālisms, komunisms un kapitālisms, ja, bet tās ir visas, ja tā paņem godīgi, viņas visas ir vergturu iekārtas. Tikai ar dažādām sociālām formām, jo visur būs saimnieki un visur būs strādnieki un kalpi. Ja. Tikai vai bišķiņ lielākas brīvības vai drusku mazākas brīvības. Vai tas cilvēks būs apmuļķotāks vai viņš būs mazāk apmuļķots. Ja mēs tā paskatāmies. Ja. Jo vienā teiksim, iekārtā tur ar pātegu, ja, un pletni cilvēku uz zenu un piešpieši strādāt, ja, par vēdera tiesu. Ja. Citur viņš kaut ko var nopelnīt. Bet šobrīd, teiksim, pletni aizvieto kaut kas cits. Un kā tev liekas, kas aizvieto pletni?
Kredītkarte. Nē, nodokļu un likumi. Nodokļu un likumi ir tā pati pletne, ja? Bet cilvēki ir iedomājušies, ka nodokļus maksātu vajag obligāti, ja? Jo ar nodokļu palīdzību tiek uzturēta valsts, ja? Īsti pat nesaprotot, ko nozīmē valsts. Ja? Tas tā īsumā. Ja? Pa lauksaimniecību, kā mēs pieķērāmies klāt, tā es arī saku vēlreiz. Ja? Ir grūti laiki, tāpēc, ka hauss valda milzīgs. Neviens nesaprot, kāda būs šī atbalsta sistēma, cik vispār mēs kaut ko dabūsim. Tad, kad es pāris gadus atpakaļ pacēlu šo jautājumu, tad, kad mēs cīnījāmies par daudzgadu budžetu Eiropas Savienībā, atkal bija nodevības no lauksaimnieku organizāciju vadītāju puses un citām biedrībām, ja, kuras piekāpās tam, kas ir izdarīts, bet mums uzreiz bija skaidrs, ka tā nauda, kas ir izcīnīta, noteikti nepietiks mums godīgai konkurencei. Ja? Šobrīd mēs to redzam, ka liela daļa lauksaimnieku vispār neko nopietni nav saņēmuši un vispār nezinu, ko saņems nākotnē. Jā, tā kā es dzīvoju laukos, es redzu šīs te atšķirības. Viens ir tas, ka nākot iekšā, visi teica, tu tagad būsi lielsaimnieks, jā. Es uzreiz, tu viņās gudrās grāmatas, jā, es tu viņās iepirkšu tehniku, paņemšu baigos kredītus, kaut ko sākšu darīt. Tā būtu pēc vecās loģikas, jā, bet tagad es redzu, ka tie, kas savu laiku tur ir ieguldījušies, tu jau esi ieguldījies. Tomēr, jā. Lielas naudas esam ieguldījuši, liels kredītus esam ņēmuši. Tu neesi vienīgais, jā. Tāda ir visa praktiski Latvijas lauksaimniecība. Labi. Jā, man, teiksim, bija kredīts par dzīvokli, es viņu realizēju, notinos uz laukiem, man nav kredīta, nodzēs. Kā var tādu summu nodzēst? Pēkšņi, jā. Tev taču tāpatās, ne tev, bet, teiksim, lauksaimniekiem tāpatās ir bankas aizmugurē, kas elpo nelabi pakausī un liek tev visu laiku kustēties, un ja tev valdība neko nesola, tad ir zapte, ne? Valdības solījumi ir kaut kur līdzīgi. Apmēram tā, ka salīdzināšu, lai cilvēki saprot, ja? Teiksim, cilvēks slīkst, ja? Vai arī tur slīkst starp vairākiem peldētājiem. Ja? Un tad valdība saprot, ka kāds jāglābj. Bet valdības rīcība ir tāda, ka viņi piedāvā kredītu, izvēlēties, kurā bankā viņš ņems, uz kādiem procentiem, lai nopirktu pats savu glābšanas riņķi, ja, un pats izkļūt no turienes ārā. Tāda apmēram ir Latvijas valdības rīcība. Ja. Piedāvājumam tas kredīts tiek iedots iespējams ne priekš vesela riņķa, ja, jo viņš nemāk peldēt. Ja. Viņam tas bišķiņi vēl vajadzīgs kaut kāds riska faktors. Viņam iedos, teiksim, varbūt ceturdaļa riņķim, trešdaļa riņķim, piekdaļa riņķim un tā tālāk. Ja. Un ja vajag, varbūt tie pārējie arī, teiksim, lai tā būtu kolektīvs, ja, tāds, projekts, ja? Tad tie pārējie arī var pieteikties glābšanas riņķiem, un katrs arī var iegādāties sev kaut kādu gabaliņu no tā glābšanas riņķa. Kaut gan viņi māk peldēt pārējie. Kaut kur tā. Tā pie mums viss notiek. Ja? Jo īpaši jaunais ministrs, kas sola visādas pasakas un stāsta visādas pasakas, ja? Kaut gan ko viņš var izdarīt? Patiesībā sakot, viņš vairs nevar izdarīt neko. Ja, viņš var tikai gudri runāt un tēlot, ja, jo viss jau izdarīs Kariņš, ja, panākot mums visneizdevīgāko daudzgadu budžetu. Ja, tas daudzgadu budžets, var jau teikt tā, ko tie lauksaimnieki tā kā ir iedomājušies, ja, viņiem visu laiku kādam kaut kas ir jāpalīdz, viņi tikai dzīvo no subsīdijām, citiem ražotājiem arī varbūt vajadzētu, ar ko lauksaimniecība atšķirās no citām, ja, bet redz, lauksaimniecība tā ir pirmās nepieciešamības prece, jo cilvēks bez ēšanas izdzīvot nevar, ja. Un, ja viņš domā, ka mūs pabaros citi, ja, tad viņš alojās, šis cilvēks, jo tanī brīdī, kad mēs pārstāsim pilnībā ražot, ja, tad šī prece, kas šeit tiek pārdot, lauksaimniecības būs 5-10 reizes dārgāka nekā šodien. Ja. Un nekur Eiropā un īstenībā pat arī nekur pasaulē nekāda lauksaimnieciskā ražošana nav bez valsts atbalsta. Tikai citur ir slēpts, citur savādāks, ja, citur tiek ierobežots tirgus, imports tiek ierobežots. Ja. Mums ir kopējā Eiropas lauksaimniecības politika, izstrādāt vienotu sistēmu. Diemžēl šajā vienotajā sistēmā mēs esam kā jauna Eiropas Savienības dalība valsts, ja, mēs esam pabērnu lomā, jo neviens negrasās Latvijas lauksaimniecību no tās puses attīstīt. Ja? Viņam nauda vajadzīga pašiem iegulda, un viņi iegulda tikai tur, kur viņi redz izdevību nopelnīt.
Ja? Jo viņi ar vienu roku dod, ar otru roku atņem. Es agrāk savu laiku noraksturoju, teiksim, Eiropas Savienības palīdzību, salīdzināju, ja? Žurnāls Agrotop nopublicēja, un man liekas, Biznesa Baltija bija pirmie, ja? Ar Ventspils ventiem. Ja? Tur bija ļoti vienkārši. Ja? Tā Eiropas palīdzība bija tā kā savulaik bija tā kā kuponi, ja, teiksim, tur modernizācijai, tehnikas iegādē, un visi tev iedod kuponu, ja, un tu vari braukt ar šo kuponu uz Ventspili kaut ko nopirkt, iegādāties kafejnīcā, pasēdēt. Bet, lai cik daudz tev kuponi būtu, par viņiem vienkārši tev neko neatprešos. Tev jāliek klāt ar savu naudu. Būtībā kupons ir tikai domāts tam, lai tu aizbrauktu uz Ventspili un nopirktu. Eiropas Savienības palīdzība ir domāta tikai tāpēc tam, lai tu brauktu uz turienu un visu pirktu, iegādātos visas izēvielas, rezerves daļas un apmaksātu viņiem darba algas, pensiju fondus un visu pārējo. Ja? Un ko tu tur liec pretī, ietīlā visus savus īpašumus, ja? Ņem bankā kredītus. Un pēc tam, ja tas bizness tiek regulēts no viņu puses un bizness paliek neizdevīgs un bankrotē, ja? Tad tu jau esi atmaksājis, teiksim, tu esi nopircis jau to tehniku, ja? Tālāk viņi tev to tehniku var atņemt, ja? Un plus vēl atņemt visu ķīlu, visu tavu zemi un visu pārējo. Tas tāds interesants slasts, ja? Viss šī palīdzība Eiropas Savienības. Ja man kāds grib iestāstīt, es atceros, tur bija mums dažādi ekonomisti un uzstāšanās, ja? Un teica, kad esot atsevišķi studenti, ja, ekonomikas fakultātē, kurš saka, ka mēs vairāk maksājam nekā saņemam no Eiropas Savienības pretī. Un tad teica, ka nē, tie ir dumi studenti, es saku, nē, tie ir ļoti gudri studenti, jo viņi ļoti labi izprot šo sistēmu. Tā tas tiešām ir. Mēs vairāk ieguldam, nekā saņemam pretī. Ir jāsaprot vienkārši tas mehānisms. Un laika periods, kādā tas viss notiek. Es ceru, ka mēs atradīsim kaut kādu gaišo stariņu šī visa stāsta galā. Bet man atkal no savas puses ir tā, ka es, protams, pārbraucot uz laukiem, nedomāju, ka es kļūšu par beigo saimnieku un par beigām saimniecībām sākšu. Jo man es ļoti laicīgi atbraucu tieši pēc Covida, ja, kad jau bija jūtams gaisā viss tas smačaks, kas nāk no Briseles un no visām pusēm. Un es drīzāk sāku veidot savu apziņu tā, kad es apzinos to, ka, ja ir paredzēts mūs pavadināt bišķiņ, tad jau viņi visu darīs, lai to izdarītu. Un ar to arī nopelnītu paši, vai ne? Līdz ar to, šīs te mazās saimniecības, kas bija kādreiz latviešiem, tipiskas, ja? Sava vistiņa, savu strusīti, sava aitiņa. Ja ir gotiņa, tad vispār super, tad principā to var izdzīvot. Redzi, teiksim, te ir tā problēma, ka ir daudz valsts, kur tādas lietas jau ir ar likumu aizliegtas. Ja? Tev nevar būt nekur savu gotiņu, savu strusītes, savus piemājas dārziņš, ja? Un tu nevar pat burkānu tur izaudzēt, ja? Un tev jau būs krimināla atbildība. Man ir pāris vietas, jau ir izdomātas, kad es varētu taisīt to nelegāli. Es apstījos, kā trušus audzē bedrēs. man ir pāris pazemes bunkuri, zinām, kuros es varētu vistas turēt slepus. Katram dzīvniekiem gaisma vajadzīga, tad viņi nevairojās. Jā, bet redz, teiksim, tas, ko tu runā par to badu, ja, tad pārsvarā jau bats nav tāpēc, ka kaut ko nevar izaudzēt. Ja, jo mēs paskatāmies pasauli, tad apmēram laikam 1/3, tā bija 1/3 saražotās pārtikas tiek izmest ārā atkritumos. Ja? Vēl kaut kāda daļa vienkārši tiek izmest ārā, lai noturētu cenu. Ja? Un tā ir visu laiku bijis. Ja? Ja kaut kur tiek radīts bats, tad tas bats tiek radīts mākslīgi, politiski motivēts viņš ir, ja? Lai kaut kādā veidā ietekmētu tur vietējo varu, kā savulaik Lībijā, ja? Mākslīgi radīja badu, nebija tā kā it kā maizes, dabūja cilvēkus uz ielām ārā, lai sāktu darboties pret Kadafi un beigās viņu nogalinātu. Ja? Tā kā tur nekas vispār ar badu nebija saistīts. Ja? Un tā ir visu laiku. Mēs, ja tā paņem, teiksim, Eiropu šodien, ja? Eiropa, katra valsts praktiski saražo visu, kas viņai nepieciešams. Ja? Tad kāds bats, kur paliek vispārējais? Ja? Ja mēs vēl ņemam vērā to, ka Krievija nevar saukt par trešo pasaules valsti, ja? Bet viņa nav Eiropas Savienības valsts. Ja?
Mēs redzam, ka sankciju laikā vienalga runājam mēs, ko gribam, bet no turienes nāk viss iekšā, gāze, nafta. Ja? Mēs pārdodam uz turieni īrijas skotu viskiju, ja? Laikam, pat cik tur miljoniem mēs tagad paskatījāmies, ja? Ko tik mēs pat rezerves daļas ieročiem, vai paši ražojam, vai kaut kādā veidā kā starpnieki pārdodam. Viss notiekās. Ja? Tātad, tas, ko mums publiski stāsta, ja? Ko liek mums it kā tur šausmināties un uzsvērt, tas ir tikai viss āršķības, ja? Virspusējs. Apakšā viss notiekās. Ja? Un tas pats arī ar pārtiku. Jebkuram, kas daudz maz saprot kaut ko no ekonomikas un ražošanas, bija pilnīgi skaidram jābūt, ka sankcijas piespiedīs Krievijai, jau tā ir pašpietiekami, ja? Bet sankcijas piespiedīs Krievijai un dos zaļo gaismu ražošanas attīstībai visa veida. Un viņi to ir pierādījusi. Ja? Viņi šobrīd ir graudu eksportā pirmajā vietā. Pateicoties Krievijai, arī graudu cenas krītās. Nākošais gads viņai jau sēklatības par 20% vairāk. Ja? Jau ir iesaistīts ziemā. Tā kā mēs vienkārši varam iedomāties, kā Krievija izkonkurēs absolūti visu. Ja? Mums ir stāsta ministrs, ka Ukraina zag tie graudi. Es pateikšu sekojošu ministram. Ja? Nav nekāda Latvijas graudu, nav nekāda Ukrainas graudu. Dzenis ražo graudus, kaimiņš ražo graudus, ja? Zemgalē ražo graudus. Mēs uzņēmēji ražojam, lauksaimnieki ražojam graudus. Ja? Un ja kādam ir graudi nozagti, tad lai noliek galdā sarakstu, kuriem lauksaimniekiem Ukrainā Krievija nozagusi graudus. Ja? Kam nav samaksāts, ja? Un tam līdzīgi. Stāstīja to, ka tur, teiksim, kaut kur dienvidu Ukraina no turienes tiek izvesti graudi, ja? Tur ārā. Bet tur jau caur Odeses ostu centās, ja? Caur to pieteku, ja, kas tur upe, kāda viņi tur saucās, neatceros, ja, ar turien tur 2-3 ostas, ja. Visu laiku cenšas no Ukrainas izvest graudus, bet to reģionu taču Krievija nekontrolē, ja. Tā kā tās pasakas var stāstīt, cik grib, ja, bet ir jāaizsargā, un vienmēr ir jāaizsargā vietējais tirgus, lai vietējā ražošana attīstītos. Ja neattīstīsies vietējā ražošana, ja, mēs būsim vienmēr atkarīgi no kaut kā cita. Un te nav stāsts par Krieviju vai stāsts par Ukrainu. Tas stāsts par pašiem. Vai mēs mākam aizsargāt? Nē. Un tad, kad bija 90. gadi un kad bija problēmas un krīzes, ja, kad tur graudu cenas kritās vai gaļas cenas kritās vai vēl kaut kas, kad nāca iekšā tur importa tītari, importa lielopu gaļa, atceries tur no dažādām Indijas, tur armijas noliktavām vecām un kas tur visu kājiņas un viss bija. Ja. Kad to robežu aiztaisīt ciet, tad mūsu uzņēmēji sāk attīstīties. Bet pēc tam mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, mums pateica, ka robežu vairs nevar slēgt. Un kopš nevar slēgt robežu, vienotā tirgu, pie vienotas valūtas, uzvar spēcīgākā ekonomika un vājākā zaudē. To jau pateica pirms iestāšanās Eiropas Savienībā. Un mēs esam zaudējuši par visām jomām. Vienīgā joma, kur mēs nezaudējam, ir aizņemšanās. Jā, mēs aizņemamies, bet es vienmēr esmu uzdevis jautājumu tādu, kāpēc neviens nesaka, ka mūsu valsts ir bankrotējusi? Visi saka, izdevusies, valsts izdevusies. Var jau būt, ka izdevusies. Izdevusies Kādam? Nē, izdevusi kādam, jā, kādam, kurš ir sagrābies aizņēmumus, jā, un tur kaut kur notinies, jā, vai pārdzinis uz citiem kontiem Šveices bankā vai vēl kaut kur, jā. Bet ja naudu aizņemās valsts pārvaldes algošanai un darba apmaksāšanai, ja, budžeta funkciju pildīšanai, tad tā valsts ir bankrotējusi. Tas nozīmē, ka mēs nespējam nopelnīt tam, kam mums ir vajadzīgs. Ja. Un tad es drīzāk sāktu citu tematu, ja, kas tad ir šī valsts, kas ir šis valsts budžets, ja. Kāpēc mēs nevaram tur nopelnīt, ja? Un kāpēc mums ir jāizņemās, un vai tas vispār ir pareizi, un tas vai vispār ir domāts priekš mums, vai tas ir tas slasts, par ko es runāju, ja? Ar kuru palīdzību tiks nacionalizēti visi īpašumi Latvijā. Jo valsts, nespējot atdot parādus, viņiem būs jāmeklē izeja. Un es šaubos, ka mūsu valdība ir tāda kā Islandē, ja, kura pasludinās bankrotu, ja, kura ies un kalpos savai tautai. Mūsu režīms, es viņu tā nosaukšu, ja, nekad nav kalpojis savai tautai. Nē, viņš varbūt ir kalpojis savai tautai, kurai devis zvēres tur aiz okeāna, ja, un pēc tam atbrauc šeit kalpot, ja, un kā es noklausījos šodien Blinkenu, ja, jo mēs tagad visi dzirdam un redzam, ja, ka finansējums Ukrainas karam izbeidzās,
Ja? Un tagad mēs redzam, kas ir tā kara finansētāji, ja? Ka tā ir 100%, varētu teikt, ASV un visi pārējie tikai, kā Latvija, tur kaut kāds vilnu zeķītis varbūt, vai, teiksim, tā Zīlonis un Pele, ja? Pele kaut ko palīdz, ja? Tur, un Zīlonis palīdz, ja? Un tad, kad redz, kad kongress noraida finansējumu, ja? Un meklē visādus iegantus, Blinkens pasaka, tas ir labākais bijis ieguldījums ASV. Tās ir labākās investīcijas. Jo no 100% piešķirto līdzekļu un visa pārējā Ukrainai, uz Ukrainu tikai 3% iedoti. 97% ir palikuši ASV un stimulējuši militāru rūpnieciskā kompleksa attīstību. Viņi tur visu ražojuši, veduši uz Ukrainu. Ja? Un pa parādiem devuši, jo pēc tam jau Ukrainai viss būs jādod, ja viņi gadienā uzvarētu. Un, protams, viņi tur neuzvarēs, tagad ir skaidrs, ja, bet, teiksim, un tāpēc ir dilemma, ko darīt tālāk. Kā valsts kases vadītāji saka, ja mēs neieguldīsim tālāk, tad mēs pazaudēsim savus ieguldījumus. Jūs tagad saprotat, ko nozīmē Ukrainas karš? Ka tas ir, mēs sakam, Krievija agresors, vai tas ir ASV biznesa projekts? Jums izkar bubuli, ja, biedē, bet kā notiek medības? Kas ir bīstamāks? Dzinējs, kas bļaustās, vai mednieks, kas klusi noslēpies, gaida aiz koka, ja, un gaida, kamēr zvērs iznāks ārā, lai viņu nošautu? Ja? Mēs dzirdam bļaustīšanos, ja, bet mēs neredzam medniekus, kas neredzam ieguvējus, kas iegūst pelnu. Ja. Pat kā bija, teiksim, pa to pašu, pa ieguvējiem, ja, tad sankciju rezultātā, ja, Eiropai, es varu bišķiņ, kļūdīties, labi, vai tur 128 miljārdi vai 188 miljārdi vai 128 miljārdi zaudējumi Eiropas Savienībai, sadārdzinoties gāzes iepirkumu, sašķidrinātās un dabas gāzes iepirkumu cenām. Ja? ASV 54 miljardi nopelnījuši uz to. Plusiņš. Kādam ir plusiņš? Jā, un starp citu, Krievijai 14 miljardi plusiņš. Ministrs mūsu lauksaimniecības saka, mēs nedrīkstam laist cauri Latvijai Krievijas graudus. Ja? Tas ir vienīgais arguments, ja? Jo tā viņi pelna un var bruņoties. Murks, ja? Ja viņi pārdod graudus uz Indiju, uz Ķīnu, visur kur. Ja? Viņi tad lielāki eksportētāji. Viņam tāda Latvija, ja? Vienkārši smieklīgi klausīties, ka mēs kaut ko tur vispārībā vēl lecamies. Ja? Mēs pat bruņojamies, un šī mūsu jaunā ministre, ja, dīvainās profesijas, viņa saka, ka mums ir tagad tālā garuma kaut kā raķetes, nevis tālās darbības, bet tālā garuma raķetes. Ja, tālā garuma raķetes, ja. Jautājums tikai priekš, kā mums viņas ir vajadzīgas. Ko mēs ar viņiem darīsim? Jā. Tas ir tā kā pērtiķim iedot granātu rokā, ja, un palaist pūlī. Ja. Klausies, pērtiķiem granātu rokā tepat netālu, var teikt, ir jaunais poligons. Pēc kā turoža? 700 miljoni es redzēju, gatavu kaut kur tur bērt iekšā. Nē, tu redzi, teiksim, paskatīsimies, ja, kā mēs cienamies ar sniega kupenām. Ja? Ja, tad, ja mēs salīdzinātu armiju un sniega kupenes, ja? Mēs nevaram Rīgu iztīrīt, kad sniegs, un arī pēc sniega nevaram iztīrīt. Ja? Bet toties, tad, kad ir 2 dienas kaut kas ir darīts, ja, 2 miljoni jau ir iztērēti. Ja. Sniegs ir izvests no Rīgas 16 000 kubi, 2 miljoni iztērēti. Beigās tā, ka tur es un daudz citi tur sāka to ironizēt, ja, un likt visādas tās savas laiviņas tur iekšā un tā. 188 000 esot samaksāts par sniega izvešanu no Rīgas. Es tikai gribu, lai parāda, kurā vietā braucam garām pa ielām Rīgā, no kurienes ir izvests sniegs. Tas, ka viņš ir nokusts no salas uz ielas, tas ir skaidrs, ja? Bet kur viņš ir izvests? Visur vienās kupenās. Ja? Un vēl šodien tur var redzēt, kā cilvēki brien, brauc, stieg iekšā, mašīnas buksē, un nekas nenotiek. Ja? Tādā veidā mēs strādājam. Un ja mēs, teiksim, salīdzinām šo poligonu, ja, ar Ukrainu, ja, tad mēs redzam, ja, teiksim, un to Blinkena teikto, ja, tad mēs redzam tā, ka tas ir tikai bizness. Vieni nopelnīja tagad uz tā meža izāģēšanas, kas tur bija. Ja. Tur ir milzīga nauda.
Ja? Tieši tāpat kā uz austrumu robežas, kur žogu būvēja un visu zaga, ko tik vien varēja. Ja? Tālāk uztaisīs kaut kādu poligonu, iztērēs miljonus. Ja? Mums ir vajadzīgs darbības, lai tērētu legāli pēdiņās valsts budžetu. Ja nevar ēdināšanai, tur 200 vai 300 miljonus norakstīt, ja? Neiziet afēra, ja? Nu, tad mēģina meklēt nākošo afēru. Jo kara biznes, tas ir ļoti labs laupīšanas biznes. Ja? Tur pat nevajag karu, tur vajag tikai visu laiku, teiksim tā, krātiņā kaitināt suni vai tīģeri, ja, vai lāci, ja, kaitināt, teikt, redz, kā viņš rēc. Un kas tur notiks, ja viņš leks no turienes ārā, ja? Un mums ir vajadzīgs, nu, visu, ko darīt. Mums ir žoks jābūvē augstāks, mums vēl viens žoks, mums plintas jāpērk, ir viss. Gadienā, ja viņš no turienes spruks ārā pašā koku visu laiku iet un visu laiku kaitina, ja? Tur jauc pieminekļus nost, valodas aizliec, vēl kaut ko, un tad tikai saka, nu, apmēram skatās analogi, kas notika Ukrainā, un gaida, ka notiks pie mums ar kaut kas tāds. Cerībā. Es tā pilnīgi jūtu, ka tā, dažām labam tā ir cerība, lai notiktu šeit arī kaut kas tam līdzīgs. Ja? Ka uz tā arī varēs nopelnīt. Jau Amerika tur guldīja iekšā investīcijas, tad arī šeit ieguldījis iekšā, ja? Un varēs kāds nopelnīt. Tā nav tā, par šitiem te 10 gadu izstrādāta cilvēku domāšana jau. Ka haļava nāks, tagad dos kaut kur piķi, es tur tagad pielīmēšos, es tur savu gabaliņu kaut kādu nozāģēšu. Kas būs tālāk? Nu, redzi, bija nesen Lāčplēša diena. Ja? Nu, palasam Andreju Pumpuru. Ja? Un tur viss tas pats ir iekšā aprakstīts. Ja? Tur ir tieši tādi paši, kas kalpojuši svešām varām, ja? Kuri uzpirkti ar zelta un labumiem. Ja? Tas pats kalpo, ja? Kas ir reāla personība, ja? Kura pateicoties kura, ja? Tika ļoti daudz Latvijas virsaiši iznīcināti, ja? Kuru pirmo aizveda uz Romu un viņš tikās ar Romas pāvestu, ja? Un rādīja, ka skaisti cilvēki dzīvo un arī Latvijā tā būs kādreiz. Ja? Ja, būsim NATO un Eiropas Savienībā. Ja? Nu, pēc tam, kad pārējie sakāp uz kuģi, lai brauktu, viss noslapkavot. Ja? Un tā ir vēsture. Ja? Nu, lūk, ja mēs tagad skatāmies un salīdzinām, teiksim, tos personāžus, kas tur bija, ja? Teiksim, tur bija Spīdola, Koknesis, Lāčplēsis, Laimdote, ja? Kangars. Ja? Un visi tie ļaunie mošķi, ja? Naktsepurus un tā tālāk. Mēs tos personāžus redzam ikdienā. Ja? Reku Spīdola. Vairvīķa Freiberga, ja, reku Kangari, visi, kas mums, teiksim, tur kalpo un Kangari un visi, kas, teiksim, kas kalpo šobrīd elitē, ja, kas ir pie varas, ja, atnākuši, ja, un kam viņi kalpo melniem bruņiniekam, ja, un viņi ļoti necieši Lāčplēsi, jo Lāčplēša spēks jau bija kur? Zini, kur bija Lāčplēša? Koknesē. Koknesē viņš nebija. Citu redz, Koknesis jau arī bija spēcīgs, ja? Bet Koknesis tāpatās iekrita lamatās. Ja? Viņu tāpatās raganu nobūra, ja? Un Lāčplēsis viņu pateicoties tam, ka viņš to raganu pieveica un pie Spīdolas tur bija, un tad tā Spīdola visus atbūra atpakaļ. Ja? Un Lāčplēsim bija tas vīstoklīts ar Spīdolas to par asinīm parakstīto kalpošanas aktu, ja, tam nelabajam, ja, un Lāčplēsis tur bija toreiz izvedis un atbrīvoja Spīdolu, un tad viņi kļuva labs cilvēks. Ja, un, tā kā viss ir bijis. Jā, viss ir bijis, jā. Bet Koknesis bija tikai spēka vīrs, ja, bet viņš, redz, nebija pārāk gudrs, ja, teiksim tā, bet jautājums bija par to, kur bija Lāčplēsis un spēks. Un kāpēc tas spēks vēl joprojām nav atgriezies? Ja? Jo viņš sen jau varētu atgriezties, bet Lāčplēša spēks ir ausīs. Ne jau Lāča ausīs, bet viņa ausīs spējās sadzirdēt tautu. Jo tikai kopā ar tautu varonis ir spēcīgs. Bet mūsu varneši nekad nav bijuši kopā ar tautu. Un tas jau ir pirmais rādītājs, ka tā nav mūsu vara. Ja vara nav kopā ar tautu, ja varai neinteresē tautas, teiksim, rūpes, sāpes, tautas intereses, vēlmes, vajadzības, ja, tā nav mūsu vara. Un tas ir vesels atsevišķs stāsts, ja, kas man te visu laiku ir galvā nepārtraukti, ja, par to, kādi lakmus papīriņi, kas demonstrē, ja, teiksim, to, kur mēs esam, kas ar mums notiek, ja, kā ar mums manipulē.
Un tie manipulācijas mehānismi tie ir ļoti veci. Tie nāk kopā ar reliģijām, ja? Tāpēc, ka tas ir sabiedrības pārvaldes veids. Ja? Tie nāk ar valsts visām šīm definīcijām un dažām formām, sociālajām un tā tālāk. Ja? Un galvenais, kā var pārvaldīt cilvēku, tas ir viņu iebiedēt. Tātad visas formas cilvēku cenšas iebiedēt. Ja? Jo tikai brīvs cilvēks var skaidri domāt un saprast, kas notiekās. Un ne jau velti, ja, teiksim, visi tie bubuļi, ja? Kāri, ja, mākslīgi tiek radīti, ja, apdraudējumi mākslīgi tiek radīti, ja, visādas briesmas no slimībām mākslīgi tiek radītas, ja, un tā tālāk. Un visu laiku cilvēks tiek biedēts, un viņš visu laiku tiek glābts. Tikai nevar saprast no kā. No naudas, no labklājības, no dzīvības, no visa tiek glābts. Ja. Kaut kas ar sabiedrību kopumā būtu jādara laikam, jo daudzi kaut kādīgi nespēja iebraukt notiekošajā. Turpina skraidīt līdzi, kur viņus pasauc. Mēs sākām runāt par cilvēkiem, par to, varētu teikt, par viņu attieksmi, par viņu izglītību, par viņu sapratni, ja, un tā tālāk. Ja, tad tur tas stāsts ir tāds, ko mēs šobrīd redzam. Ja, kādā veidā, teiksim, šis režīms, ja, atkal kādā veidā var pateikt, tas ir tautisks režīms vai pretautisks. Ja. Tautisks režīms rūpējās par savu tautu. Ja. Viņš rūpējās par viņas izglītību, par viņas kultūru, par viņas attīstību, ja, par bērniem, par veciem cilvēkiem un tā tālāk. Vai mēs redzam, ka mūsu valsts valdība par to rūpējās? Nē, viņi rūpējās, kā pielikt sev algas, ja, kā teiksim, uzpirkt deputātus, ja, kā tur nopirkt vienu partiju vai otru, lai, teiksim, dabūtu kaut kādas Stambulas konvencijas un tā tālāk cauri. Un imitēt, un opozīcija imitēt, vai tie, kas ir ārpus, ja, imitēt, ka viņi grib jaunas Saeimas vēlēšanas, ja, un nomest veco. Ja. Bet tas, ko mēs redzam augstskolu līmenī, mēs tur kaut kāda pat 5000 labākajās augstskolās neiekļūstam. Ja. Izglītības līmenī mūsu bērnu skolas, ja, vai skolas sistēma, ja, ir laikam pēdējā vietā Eiropas Savienībā. Ja. Dzimstībā tagad izrādās, ja, ko pat kā pateica no Saeimas tribīnes. Tad mēs esam 5 gadu laikā, mums ir samazinājies jaundzimušo skaits par 25%. Pat 25% 5 gadu laikā? Tas ir 25 gadu laikā 100%. Un par kādu Latviju mēs runājam, par kādu latviešu nāciju, par attīstību un tā tālāk. Tad ķīnieši runās latviešu valodā. Ja, visi ukraiņi runās latviešu valodā, par ko mēs te priecājamies. Ja. Mēs ne par to priecājamies. Jā, latviešu valoda esot apdraudēta. Jā, ja latvieši izmirst, mēs esam apdraudēti. Bet kaut kā padomju laikā mēs neizmirām, bet vairojāmies. Un padomju laikā mēs runājam latviski, un neviens neuzskatīja, ka latviešu valoda ir apdraudēta. Vai nav paradoks? Bet tas ir paradoks. Ja? Un tāpēc te ir jautājums tāds, kas tad mūs ir īsti okupējuši. Padomju vari mūs okupēja, ja, kas sabūvēja mājas, izglītības iestādes, bērndārus, ja, sporta skolas, visu deva naudu, kultūrai, visam. Vai tagad šis režīms, kas to visu nīcina ārā, skolas nīcina ārā, bērndārs nīcina ārā, bērni dzimst mazāk, cilvēki brauc projām, ja? Par ko mēs runājam? Mēs runājam, aprēķinam, nāk tur kaut kādi tur pētnieki, ja, matemātiķi, ja, cik mums okupācijas režīms pēdiņās, ja, ir tur, parādā tur miljardus, ja. Un tagad man, tiksim tā, jautājums ir, cik cilvēki aizgāja bojā Otrā pasaules karā? Latviešu. Latvijas iedzīvotāji. 450 000. Tomēr, skatos, jā, vēsturnieki ir aprēķinājuši, viņi tā provizoriski, jā, 450 000, jā. Cik mēs esam kompensācijas no vāciešiem paprasījis par Otrā pasaules karu? Vācieši mūsu sabiedroti Eiropas Savienībā, mums ir bail viņiem kaut ko paprasīt. Poļi paprasīja arī pa 6 miljonu nogalinātajiem poļiem. Ja? 6 miljoni ebreju, tie paprasīja visu, ja? Visu dabūja atpakaļ. Poļi? Neko. Mēs? Neko. Un tad ir jautājums tāds, kas pagriež mūsu skatu tādā vajadzīgajā pēdiņā virzienā, kurā mums jāskatās, kurā mums jāmeklē ir ienaidnieks, kur mums jāprasa kompensācijas, un kur mēs otru pusi neko neredzam. Neredzam, ne dzirdēt gribam. Ne to, kas ar mums ir noticis, ja, teiksim, tur 100 gadu, ja, ne tas, ka mūsu senčiem nācās pirmās nakts tiesības baroniem un muškungiem atdot, ja, un mūsu sieviņas tur pirmie bērni dzima, ja, tādā veidā pie īpašumiem nonāca viņu, teiksim, vecāki un tā tālāk. Ja.
Mēs savu vēsturi negribam mācīties. Un vēl interesantākais ir tas, labi, man nav tīra latviešu valoda. Es nemāku, es neesmu tāds... Neesmu pedantisks. Nē, runāt ir labi. Jā, bet es neesmu tāds pedantisks. Jā, es nejaucu vārdu kā un kad, ja, teiksim, kā valsts prezidenta vai arī man nav atkarīgs. Es zinu, kas ir atkarīgs no atkarājas, ja, arī, ja, teiksim tā, jo es nerakstu saules dainas, ja. Bet tie, kuri runā, ka mums ir jābūt latviešiem un tikai latviešiem un mūsu kultūru un mūsu tradīcijas, un tad es uzdodu uzreiz jautājumu. Nosauc vienu latviešu tradīciju. Jā. Nosauc. Es esmu rakstījis Facebookā, uzdevis jautājumu konkrēti, nosauciet. Nē, es nevienu atbildi praktiski dabūjis. Tu taču esi putinists. Bet tāpēc es sākumā gribēju teikt, ka tu esi ieradies pie Kremļa aģenta, Kremļa troļa, man Putins maksā algu un viss, ja? Ko tikai neizgudro. Nevis Putinists, bet es esmu reālis, es vienkārši cenšos objektīvi novērtēt situāciju. Jo es vienmēr esmu teicis tā, ja cilvēks nespēja objektīvi novērtēt situāciju, viņš nekad neizlabos kļūdas un vienmēr ies pa kļūdu ceļu. Vienmēr uzkāps uz grābekļa virsū. Nav jābaidās no kļūdām. Nav jābaidās no savas vēstures. Viņi nav jāinterpretē savādāk. Ja? Vēsturi interpretē savādāk tie, kuri vēlās kaut ko iegūt, kaut kādus labumus, ja? Kuri cenšas manipulēt ar cilvēkiem. Ja? Bet pašiem cilvēkiem vajadzētu iedziļināties un neiet pavadā. Brīvs cilvēks tāds ar to atšķirās, ja, ka viņš strādā ar savu galvu, viņš meklē informāciju visdažādāko. Ja. Viņš nebūs tikai tāds tīrs kristietis, viņš lasīs visus, visas reliģijas izstudēs, mēģinās iegūt atbildes un saprast, kas ir kas. Ja? Kas ir tas Dievs? Bet ja? tādu cilvēku, kas viņam redzot, paliek aizvien mazāk un mazāk. Ja tā izglītības sistēma ir tāda, ja tos cilvēkus tā iedzem tādās, slazdos iekšā, varētu teikt, ja, sociālojos, ja, kad tā izglītība arī nav brīva izglītības sistēma, bet viņi ar varu, teiksim, cenšas kaut ko iemācīt, iestāstīt, neļaut teiksim, oponēt, neļaut diskutēt, ja, kaut gan runā, ka mums ir vārdu brīvība, mums ir tādas brīvības, bet, draugi mīļie, palasiet Satversmi. Jā, es saprotu, ja, tur ir Lasis un visi citi, ja, kuri, ka mums nav Satversmes, ja? Bet es atkal saku tā, ka tas nav pareizais ceļš kaut ko noliegt, ja? Nav. Tas, kas mums ir, tas ir. Bet tagad tas, kas mums ir, izējam no tā skatu punktu, kas ir. Vispirms paskatāmies, kas ir, un uzdodam jautājumu. Mums tas patīk, kas tur ir. Bet, lai saprastu, patīk vai nē, mums ir jāsaprot pats saturs. Pati jēga, kas tur ir iekšā. Jo viena lieta, ko jums stāsta ikdienā, ka jums ir vārda brīvība, jums ir citas tur tiesības, ja, tur pārvietoties vēl kaut kur un tā tālāk. Bet ja jūs ikdienas dzīvē, teiksim, Covids parādīja, ja, ka nav jums nekādu tiesību, ja, paskatieties citas lietas, ja, nav nekādu tiesību. Pat kā šodien skatos kaut kādu vienu sievieti izmesta no dzīvokļa, viņa nekad nav strādājusi, viņai māte nomirusi, ja, viņai 40, cik tur gadi, palikuši parādi par dzīvokli komunālē, ja, un atņemts dzīvoklis. Kā tā 96. pāns, kas nosaka, ka cilvēkam ir tiesības uz mājokli, un mājoklis ir neaizskarams. Kaut vai cilvēki priecājās, ja dzērāju šoferiem atņem mantu, ja, mašīnas, ja, un sūta uz Ukrainu. Ja. Tā ir laupīšana. Satversme aizliedz. Mantu cilvēkam var atņemt tikai ar īpašu likumu un tikai valsts vajadzībām. Kāda valsts vajadzība ir atņemt dzērājam mašīnu? Ja tu esi dzēris pie stūres, sēdini cietumā. To tev atļauj likums. Tāpēc, ka tu esi noziedznieks, tu dzērumā, tu esi potenciāli slepkava. Tu esi sagatavojies noziegumam. Ja? Tu gribi pastrādāt, ir novērsts noziegums. Ja? Līdz ar to, teiksim, tev par to sodu. Ja? Bet ar kādām tiesībām tev īpašums tiek atņemts? Un kāpēc mēs dzīvojam tiesiskā valstī, kur ir juristi, kas, teiksim, aizstāv Satversmi, kuri parāda, ka jūs rīkojaties pretlikumīgi. Jūs izmetat cilvēku no mājas pretlikumīgi. Tas nekas, ka viņai parāda. Domājiet savādāk, ja? Bet jūs nevarat sakraut virsū parādus, ja? Un tad atņemt viņam īpašumu. Un tāpēc te ir tas stāsts, ja? Teiksim, par šiem nodokļiem, ja? Un par šiem vergu statusu mūsu. Ja? Cilvēkam ir nekustamais īpašums. Vai viņam ir īpašums? Es uzdošu jautājumu. Jums ir īpašums? Ja? Nē, jums nav īpašums. Jums ir izdots dokuments,
kurai ir ierakstīts, ka tas ir jūsu īpašums. Labi, ja vēl ir izdots. Tagad ir vēl elektroniski sūta vienkārši. Nu, jā, labi. Pēc tam saka pierādi, kā, neko. Nu, labi. Bet kā var uzlikt nodokļus jūsu īpašumam? Tātad jautājums ir, kas ir tas, kas uzliek nodokli jūsu īpašumam? Tātad ir vēl kāds īpašnieks. Ja? Nu, sanāk, tad ir vēl kāds īpašnieks, kuram ir tiesības paprasīt no tevis par kaut ko. Nu, tā kā mužniekam pirmās nakts tiesības. Ja? Tev ir tava sieva, ja? Bet viņa ir tava sieva. Man mužniekam ir pirmās nakts tiesības. Un es nesaprotu, ja mēs dzīvojam tiesiskā valstī, tad tiesiskā valstī būtu kādam jāaizstāv šīs tiesības. Ja? Mums ir Satversmes tiesa. Bet tas ir bišķiņ savādāk. Tev vajadzētu tiesa, kas skaidru un gaiši pasaka un, teiksim, izstrādā noteikumus, ja, kur nekādīgi tu nedrīkst pārkāpt Satversmi, ja, aizstāvot šīs cilvēka tiesības. Un tagad mēs varam atgriezties pie Jūlijas, ja, kāpēc es teicu, ka viņi varētu sākt. Ja. Tātad Jūlija Stepaņenko uzvarēja Satversmes tiesā valsti, ja, ministru kabinetu, ja, es pareizi saprotu, laikam valsts kancelē, ja, kuri izdeva rīkojumu, ja, uz kā pamata. Viņa tika atlaista kā Saeimas deputāta no darba, jo nebija vakcinējusies. Un tagad Satversmes tiesa pasaka, ka tas nebija atbilstoši Satversmei. Ja. Bet Satversmē ir šis pats punkts, ja, ka cilvēkam ir tiesības uz darbu. Ja. Uz darbu, uz mājokli, uz visu viņam ir tiesības. Ja? Ar kādām tiesībām pārējiem cilvēkiem tika liegts darbs 64 000, kuriem nevakcinētajiem liedza strādāt. Un tagad, ja mēs runājam par tiesisku valsti, ja? Kāpēc man, teiksim, šis temats patīk, tu atceries, teiksim, Covid laikā, es ļoti daudz uzstājos. Gaismas tīmeklī visur vēl tagad saņemu pārmetumus no daudziem laikam, jo cilvēkam jau ir kā. Tas, kas ir ļāvis sev apmānīt, un tas, kas ir bijis muļķis, ja, viņš nekad nepiedos to, ka nav klausījies. Ja. Ļoti rets cilvēks, manā dzīvē 2 cilvēki, ja, ir atzinuši, ka viņi nav bijuši, ka viņam nav bijusi taisnība, un pēc kaut kāda laika, saprotot, teiksim, savu kļūdu, viņi man piezvanījuši un atvainojušies. Ja. Šeit viņi taisn otrādi, ja, viņi ir kareivīgi. Tāpēc, teiksim, ir vēl viens tāds pastāsts, nevienam neaizdod nekad, vai nepalīdz. Jo nekad tas nesaņems paldies vai, teiksim, vai pateicību. Cilvēks, tas, kurš paņēmis palīdzību vai naudu, nezinu, kāpēc viņš jūtās pazemots. Un viņš nekad nepiedos. Viņš visu laiku centīsies kaut kādā veidā, ja, pazemot tevi pēc tam, ja, jo viņš ir bijis pazemots tavā priekšā, lūdzot palīdzību vai lūdzot naudu. Tas tāds dīvains ir process, ja, bet tā tas ir. Pavērojiet paši, teiksim, savā dzīvē. Ja. Visiem, kam jūs palīdzat, ja, visi jums pēc tam uz galvas. Man tik bēdīgi nav. Nē, varbūt es tā bišķiņ tā sabiezinu, ja, ne jau visi, protams, ja, man ir bijuši, ja, kuriem es esmu palūdzis, ja, palīdzību, un kuri man, un, ir arī normāli cilvēki, ja, normāli cilvēki. Bet redz, te ir tas stāsts, kad, teiksim, tas Covid, ja, ļoti labi parādīja daudz, kas ir, teiksim, daudz negatīvas vai pozitīvas lietas mūsu sabiedrībā. Vairāk pat negatīvas, ja. Viņš parādīja to, kādi cilvēki. Ja. Ka cilvēki nespēja apvienoties un kopā cīnīties pret kaut kādu režīmu noziegumiem, ja, pret marazmu, pret muļķībām, ja, pret tumsonību. Ja. Ja visi būtu apvienojušies, ja, nebūtu iespējams teiksim, šādas atbrīvošanas no darba un tā tālāk. Ja. Cilvēki vienkārši būtu pateikuši, labi, mēs ejam projām. Un valsts pārvalde paliek bez darbiniekiem. Visi paliek bez darbiniekiem. Ja. Uzņēmēji paliek bez darbiniekiem. Viss. Ja. Bet trakākais ir tas, ka tie, kas bija tomēr drosmīgi un cīnījās ar varu, ja, un es viņiem palīdzēju, es viņiem piegādāju materiālus, tos, ko es, teiksim, cīņas laikā biju sagādājis. Jā, es varu droši pateikt, teiksim, es sapratu, ja, kā strādā sistēma, ja, es sapratu, ka sistēma neatbildēs uz maniem jautājumiem. Tad es šos jautājumus sāku sagatavot, es viņus devu deputātam Ivaram Zariņam, no Saskaņas, ja.
Ja man teiks tā, atkal saskaņietas, jā, un tā. Piedošana, bet neatradās neviena cita partija, neviens cits deputāts. Man bija ļoti daudzās partijās pazīstami deputāti. Varbūt Ivars bija mazāk pazīstams kā citi, ja, kuri to nedarīja, pat ar opozīciju, ja, kuri neuzdrošinājās neko tādu darīt. Bet viņš taisīja deputātu pieprasījumus valsts iestādēm un saņēma precīzas atbildes. Un tas paradoxālais bija tas, ka atbildes bija vienas, a publiskā retorika, kādā valsts to pasniedz, bija pilnīgi cits. Tur mēs redzam, ka vakcīnas nepalīdz. Tur mēs redzam, ka vakcinēties slimo, ka pārnēsā vīrusus, ka mirst. Viss bija pa vakcīnu grupām, par visu ko. Ja? Bet tas netika publiski. Man bija pat tāds kurios, ja, ka es oficiālu dokumentu, ja, parādīju vienai ārstei. Ja? Parādīju. Un viņa teica, tu pats esi uztaisījis to papīru. Tā nevar būt. Jā. Tā nevar būt. Panorāmā teica citādāk. Nē. Viņiem arī, teiksim, semināros un viss pasniedz savādāk. Ja? Nē, tā nav. Es saku, bet reku Pauļu tam paraksts. Nē, tu esi noviltojis dokumentu. Tad cits saka, kas tur, kā noviltojis, kāpēc viņam tas būtu jādara? Ja? Un galu galā to dokumentu taču var attaisīt vaļā Saeimas mājaslapu un ordinālā izlasīt. Tur viss šīs atbildes ir pieejamas. Ja? Cilvēki bija tādā stāvoklī, ka viņi pat neticēja patiesībai. Ja? Un tas trakākais ir tas, kad viņi sniedz, teiksim, tiesā prasības. Un tiesa bija tik korumpēta un tik atkarīga un iebiedēta no valsts, ja, ka tur bija tādi absurdi lēmumi, teiksim, nevēlēšanās pieņemt, atrakstīšanās, ja, tāda divkosība. Bet es esmu lepns, tāpēc, ka mani draugi, kam es palīdzēju tieši šajā procesā tiesas, ja, un kuriem es sagādāju gan materiālus, gan caur saviem paziņām, jo tur varētu teikt tā, ka tas laiks bija tik interesants, kad mēs sameklējām savu jaunus draugus, jaunus sabiedrotus. Un tieši caur sociālajām vietnēm, kad mēs sakām, tās sociālās vietnes nav nekam derīgas. Nē, mēs sameklējām juristus, sameklējām daudz ko, pat prokurori bija, ja, pat ugunsdzēsēji, policisti un viss, kas ja, bija. Un vēl tagad, teiksim, sazinamies, ja, un palīdzēja vienai kompānijai 5 cilvēku, ja, sagatavot pieteikumu, kā teikt, viņi paši juristi tur arī bija iekšā, ja, viņi gatavoja, bet es tos materiālus devu, un tad es devu no citiem tiesu procesiem, mēs tā mainījāmies, ja, visu laiku. Un tad pirmajā instancē, protams, kā jau Latvijā, ja, tas nepamatota prasība, bet apgalbalu tiesā, ja, un tur tās interesantākais moments bija tāds, ka man piezvana un saka, Jāni, mums rītdien ir pēdējā diena, kad mēs varam apstrīdēt ja, to pirmo tiesas instances lēmumu, ja, bet mums nekas nav sagatavots. Es saku, pagaidiet, un pēc 10 minūtēm, es šobrīd nesaukšu uzvārdus, ja viņi kādreiz pateiks, ka jā, sauc, ja, tad, jo šie paši cilvēki arī Jūlijai palīdzēja. Ja. Man uzreiz atsūtīja elektroniski, tikai, lūdzu, izdzēsiet tos uzvārdus un ieliekat savus iekšā, ja. Un apgabaltiesā vinnēja. Tas ir vienīgais gadiens, kad vinnēts ir apgabaltiesā. Un Jūlija tagad, ja, tas ir īsts varoņu darbs, ja, tāpēc, ka tas, ko pateica Satversmes tiesa, tagad tikai advokātiem pareizi visi jānostrādā, ja, un būtībā, es domāju, maisam gals vaļā. Jo nevar būt tā, ka tikai viens Saeimas deputāts ja, ir nepamatot atlaists no darba, ja, un visi pārējie izrādāt būs ievērojot kaut kādu likumu. Nē. Jo šodien mēs redzam, ka nekas no tā, kas tika stāstīts, ja, visi bija meli. Ja, absolūti viss par Covidu bija meli. Uz priekšu būs tā, ka to, ko es redzu, ja, ka ir ļoti liels blaknes. Ļoti daudz ir. Un arvien jauns un jauns parādās. Ja. Es zinu, cik daudz te ir problēmas, kas ir atmetuši ar roku un saka, nē, mums nevajag nekādas kompensācijas, viss. Un cauri, ja? Bet tas ir stimulātori salikt iekšā, sirdī problēmas, asinsritē problēmas, ārprāts. Tas ir tāds aizberga daļa, ja? Jo tā, ko mēs, teiksim, dzirdam tur augšā, ja? Un cik tur tās kompensācijas izmaksātas, ja? Tas ir vienkārši tāpēc, kad ir kaut kādi, ļoti drosmīgi un uzņēmīgi cilvēki vai drosmīgi ģimenes ārsti, kur tomēr nebaidās, ja? Meklēt patiesību, ja?
Bet pārējie tika iebiedēti, ka viņi pat neziņoja. Lielākā daļa, 99% ģimenes ārsti pat neziņoja pa blaknēm. Un tagad pamazām, dzirdot pēdējos notikumus, ja, dažādas interesantas, ja, teiksim, problēmas cilvēkiem, sāk mosties arī ģimenes ārsti. Un ne tikai ģimenes ārsti, bet man jau patīk, kad jau arī Stradiņu universitātē un vēl kaut kur, ja, teiksim, jau sāk jau arī tie paši profesori, ja, sāk piekrist, ka laikam tomēr, ka tā būs vakcīna problēma, ja, jo citu izskaidrojumu nav. Taisnībai jāuzvar, taisnībai jāparādās. Jā, bet redzi, teiksim, atkal mēs paskatīsimies, kā tas viss pasaulē tiek organizēts. Ja. Vispirms ir Covid, tad saproti, ja, kad ar šo afēru nespēja sasniegt tos mērķus, ja, kas bija uzlikti. Ja. Un, lai slēptu, un teiksim, sāk nākt daudzās valstīs, nāk atklātībā daudz un dažādi fakti, ja? Un arī starptautiskas juridiskas organizācijas, ja, kas, teiksim, iesaistījās tomēr, ja, kā Rains Fuelmichs, man liekas, ja vācietis, ja, ar savu juridisko kantori, tikai Latvijā toreiz neatradās neviens juridiskais kantors, kurš būtu gatavs ar viņu sadarboties, ja, bet viņš bija gatavs piedāvāt materiālus, izpētes materiālus, visu, ja, tur, lai varētu nacionālā līmenī tiesas procesus, teiksim, organizēt un cīnīties, jo arī viņš pateica publiski, ja, ka lielākā daļa pasaules tiesu sistēmas ir korumpēta, ja, atkarīga, ja, un lem negodīgi. Ja, bet tāpēc viņš, teiksim, palīdzēja praktiski visiem, cerībā, ka kaut kas, teiksim, šajā sistēmā nenostrādās. Lēnām viss tomēr nāca uz augšu, un tad, kas bija vajadzīgs, tad bija karš vajadzīgs. Tagad, kad redz, ka tas karš ir zaudēts, ko mēs tagad redzam internetā? Vajag vēl vienu karu? Nē. Tagad mēs redzam, ka atkal mūs sāk biedēt ar vīrusiem. Tagad paskaties, ja? Atkal tur kaut kāds sāk jau tur, pamazām kaut kāds bērniem, kaut kāds bērnu pandēmija, kaut kāds uz plaušām un tā tālāk. Un tur, pagaidām jau tam izskaidrojums ir, ka tas viss ir muļķības, ja? Bet tā ažiotāža tiek veidot. Ja? Un ko tad grib Pasaules veselības organizācija? Viņa grib tā, lai mēs, teiksim, visi parakstam vienošanos, visu valsts, kad viņa regulēs un visu vadīs. Ja? Bet kāpēc tad tik daudz cilvēku ir slimnīcās? Teiksim, ne jau visās valstīs, ja? Bet, teiksim, tā kā Latvijā, jo Latvijā, man liekas, 7 reizes vairāk mira nekā vidēji Eiropā. Ja? Tanīs valstīs, kur akli izpildīja visas Pasaules veselības organizācijas norādījumus, tur arī mira. Tā ir tā Marina, ja, laikam bija no Stradiņa slimnīcas, ja, kuru tiesāja, ja, sākotnēji, ja, par to, ka it kā izplatījusi melus un baumas, bet attaisnoja. Tātad neizplatīja melus un baumas, tātad neviens pat nepievērsa uzmanību tam, ka viņi teikusi patiesību. Ja. Tātad ārsti nogalināja, ne jau speciāli viņu nogalināja, jo neviens ārsts uz savu galvu neko nedarīs. Ārsts vadīsies no vadlīnijām. Tikai jautājums, vai viņš izanalizē savā galvā, ja, kādas sekas būs no šīm vadlīnijām. Un lielākā daļā, teiksim, es domāju, ka viņam domāšana nav stiprā puse, viņš ir mācījies, viņš ir bijis teicamnieks, viņš ir ļoti labi apgūs savu priekšmetu, ja, viņš visu darīs tā, kā viņam liek, un viņš turpina darīt tā, kā viņam liek. Viņam ar savu galvu nav jādomā, kā Danilāns, teiksim, ja? Bet tie cilvēki, kas domā savu galvu, viņa viedoklis mainās ik pēc noteikta perioda. Ja? Tad nedrīkst to lietot un to drīkst lietot. Un kafiju var dzert litriem, ja? Un smēķēt arī drīkst, un varbūt kāsīt var lietot. Ja? Un tā tālāk, ja viņiem, man liekas, ko reklāmisti liek, to var lietot. Jā. Klausies, vai uz nobeigumu pusi tā kā to sarunu valkam viņu kaut kādīgi uz pozitīvņiku? Bet tas vienmēr visu dzīvē notiek tā, kā tam jānotiek. Es jau arī braukāju, arī pie tevis atbraucu, un mans uzdevums ir viens ir tas, lai cilvēki plašāk redz notiekošo pasaulē un Latvijā, un otrs, lai tomēr saskata kaut ko pozitīvu, kaut ko foršu savā dzīvē, kas viņiem uzlabot dzīvi. Vismaz šo vakaru, ka viņi skatās, lai viņi nobeigumā paskatās un saka, Jāni, tu zini kā... Pareizi tu saki. Nē, tu zini kā, es teikšu tā, ka viss, kas notiek pasaulē, ir pozitīvs.
Viss. Nu, nevēlta tas viss. Jā, jo visur ir kaut kādas likumsakarības. Tas, ka mēs nesaprotam viņas, to Dievu gribu, tas nenozīmē, ka tas nav pareizi, Bet tas, ko es, teiksim, it kā gribētu ieguldīt, no savas puses, tomēr savu sapratni, Un ir tomēr vēl viena, teiksim, šī lieta, par ko es gribētu, teiksim, šobrīd tā kā pieskarties un tā kā savu viedokli izteikt. Tagad ir tā Saeimas atlaišanas. Es tur neanalizēšu to. Es esmu pamanījis, kad es varētu izanalizēt diktu un plašu un pateikt, ka tie, kuri to inicē, lielā mērā nemaz arī negrib. Viņi vispirms inicē balsošanu par Saeimas atlaišanu un pēc tam vēl 10. Un tas cilvēks apjūk. Viņš nesaprot, ka teiksim, atlaižot Saeimu, un dienas kārtībā izvirzot tos jautājumus, ko viņš gribētu, jaunajam politiskai elitei, viņš varētu panākt bez kaut kādām manām balsīm. Jo tā mana balss nestrādā. Tas nekas, ka tu 10 000 savāc, tas nekas, ka tu 30. Tik un tā tie likumi netiek pieņemti, un viss tiek ignorēts. Tātad tas jautājums par Saeimas atlaišanu ir vienkārši kāds. Cilvēks vai tauta. Šajā gadienā tautai ir iedots rokā instruments. Ja viņi sapratīs, ka tas 155 vai 250 000, tas nav daudz. Tas nav daudz. Un nav svarīgi, vai man šobrīd, teiksim, tur patīk šī Saeima vai nepatīk. Bet man ir instruments. Man ir kaut kādas vēlmes. Es negribu, pieņemsim, lai tur pensija būtu no 65 gadiem, bet no 60 gadiem vai 55. Es negribu, teiksim, ka man eksploatē kā vergu līdz kapam, un pēc tam mana nauda aiziet kaut kur bējā, un mani apkrāp, un nozog. Es negribu, teiksim, ka man uzliek nekustāmo īpašuma nodokli, un caur šo nodokli mērķiecīgi viņu palielinot, man pēc tam atņem visus man īpašumus, kurus es esmu pa kredītiem pircis, kopis, maksājis tur vēl kaut ko un tā tālāk, sviedrus lējis, un tagad vienkārši atnāk un nacionalizē kā 17. gadā, teiksim, tur bolševiki, Bet ja mēs uzdodam jautājumu, kas tad ir šodienas ultraglobālisti, tad tie ir tie paši bolševiki. Tā ir tā pati ideoloģija. Un tie ir tie paši, kas to bolševismu radīja. Mēs pārmetam ne tiem, kuri izmanto, teiksim, kurš bija instruments viņu rokās, teiksim, Krievijai. Tas bija tikai instruments, bet radīja jau tās ideoloģijas pilnīgi citi un ieviesa, un ieveda, importēja, un apvērsuma uztaisīja. Ir vesela virkne, teiksim, šo lietu, kaut vai tā pati Stambulas konvencija, kaut gan es tur nesaskatīju nekādu apdraudējumu, es viņu izstudēju, un tad, kad es sāku uzdot jautājumus, es nesaņēmu atbildes, Es sapratu, ka tas ir atkal vienkārši izmantots kā tāds politisks instruments, Vienkārši visi bļaustās, paši nesaprot par ko. Bet pļaustās. Bet, ja atlaižam Saeimu, tad, ja Saeima nākamā saprot, ka viņu tikpat elementāri un viegli var atlaist, bet pirms jaunā Saeima sāk strādāt, vai, teiksim, jo kādā veidā politiķi nonāk līdz turienei? Viņi iegulda milzīgus līdzekļus. Milzīgs resurss. Nekādas garantijas, ka ievēlēs tevi, un ka tu tiksi pie tās lielās algas, turklāt 8,000 vai 7,000, un varēsi būt ministrs, un pārdoties, un vēl kaut ko tur darīt, un izkalpoties tur kaut kam tur, svešai varai un tam līdzīgi. Tas nozīmē, ka tu viņiem vienkārši radi neērtu situāciju, ka viņš piespiests, ir kaut ko pildīt. Un pirms tām vēlēšanām nevis politiķiem jānāk ārā un jāsaka, es tur to un to izdarīšu. Nē. Tauta iznāk un pasaka, mēs gribam 1, 2, 3, kuras no jūsu partijām, teiksim, šīs 3 lietas realizēs. Atcels nekustāmā īpašuma nodokli, nebūs pensija aplikt ar nodokļiem, tur vēl kaut kas tur, teiksim, tur izdomā. Teiksim, Un tad tām partijām būs jānāk ārā un jādomā, jādomā, varam mēs to izdarīt vai nevaram izdarīt. Varam, labi, mēs to darīsim. Viņi iznāk, saka, jā. Un cilvēki balso. Un viņš tagad iekļūst iekšā un saka, nē, es to nedarīšu. Bats un atkal ārā. Un viņa vairs nav. Jo tā, kad Zlatlers atlaida Saeimu, cik tur nomainījās? 60% nomainījās vai 70% Saeimas deputātu, Un neviens to neņem vērā. Un nav svarīgi,
Pat, ja šie apakaļ iekļūst. Bet viņiem teiksim, tas, kas ir jāsaprot sabiedrībai vai tautai, ka viņiem būs jāiegulda atkal milzīgi miljoni iekšā. Un tie, kas viņus tur bīdījuši un tērējuši to naudu, viņi vēlējušies kaut kādu rezultātu, kaut ko panākt. Un ja pēc gada viņus atkal nomet nost, viņi savu naudu nav atguvuši atpakaļ. Viņiem atkal jāgulda iekšā, tad viņiem nāksies rēķināties ar sabiedrību. Viņiem nāksies rēķināties ar jums rēķināties. Tas nozīmē, ka vienalga kāda pat šobrīd ir Saeima, jums ir iespēja viņu atlaist un paprasīt, ko jūs vēlaties. Vēlaties, lai nebūtu, teiksim, Latvijā Krievijas graudu. Lai nebūvētu poligonu Sēlijā. Vai vēl kaut ko, vai netērētu 3% vai cik tur militāriem budžetam, kas ir pilnīgi bezjēdzīga naudas izmešana, ja mēs redzam, teiksim, Ukrainas salīdzinām. Daudz lietas. Un tad jūs varat diskutēt, jūs varat sanākt, teiksim, kopā, jūs varat diskutēt, ko jūs gribat no jaunās Saeimas, no jaunajiem deputātiem. Ir pilnīgi atžgārni viss tas process. Mēs sēžam un gaidām, ka mums kaut ko piedāvās. It kā mums neko nevajadzētu. Saprot, tā ir padarīts cilvēks par tādu. Vienkārši sēž, ko tu man smēķē cigāru, dzer viņčaku, ko tu man tur dosi? Trešo govi, tur otru sievu, vēl kaut ko tur tā. Nē, pēc tam, kad vēlēšanas notiek, visi tur cepās. Tur tas nav tā un tur raksta manām balsīm. Tad savācamies un nometam. Nometam un paprasam, kas ir vajadzīgs. Un pilnīgi vienalga, kas tur tiek iekšā. Godīgi pateikšu, pilnīgi vienalga. Jo tie, kas tur ir, tur nav nekādas opozīcijas. Tagad mēs paši redzam. Nekādas sarkanās līnijas. Ja kāds kaut kādu principu dēļ, teiksim, restitūciju negribēja nacionāļi, tad zaļie nobalsoja par restitūciju. Negribēja apvienotais saraksts Stambulas konvenciju. Tad zaļo izmeta nacionāļus viņus un paņēma zaļos, Tādā veidā bīdās politika. Jautājums, tad viņa bīdās tā, kā kāds tur grib. Ka kāds, kurš bīda to Stambulas konvenciju vai vēl kaut ko. Tad ņemat šo pašu metodu un izmantojat savā labā. Nometat nost to Saeimu, kura nepilda jūsu vēlmes. Un ieliekat jaunu. Ja nepilda, atkal nometiet, kas ir grūti savākt 155 000 balsis. Nav, bet, lai būtu vieglāk, uzliekiet vienu. Teiksim, jautājumu. Nākošā Saeima atceļ 155, 10 000, lai ātrāk tas process būtu, lai mēs ātrāk viņus varētu nomest nost. Jo kāpēc tad to 155 pieņēma un kā viņus izmantoja? Izmantoja toreiz kā krievu valodu, kā otrā balss valoda. Bet tas jau bija tikai viltīgs gājiens. Cilvēki, mēs negribam krievu valodu, kā otra valsts valodu, mums vajag 155 000 referendumam. Un pēc tam sēž un neko vairs nevar izdarīt. Un tālāk, teiksim, krievu valoda ir vienā vietā, bet tālāk, teiksim, ne tur izglītībai, ne medicīnai, budžetā nauda, nekā militāriem poligonam, lūdzu ieročiem, lūdzu vēl kaut kam, tur lūdzu policistiem, nav ugunsdzēsējiem, nav, nekam nav. Bet miljardus aizņemamies un valsts vara sev algas ceļ un ceļ. Tā kā, teiksim, ja gribat optimistisku noti, radat paši sev tos svētkus. Saprotat, ka jūsos tie svētki ir, ka jūs varat vienkārši rotaļājoties, atlaist Saeimu, paprasīt, ko jūs gribat, pīrādziņu, tur, kafīņu, lai viņi jums piegādā lielākas algas. Tagad, teiksim, kaut vai, ja jautājums būtu tāds, kas ir minimālā alga, ir jāpaceļ, vai neapliekamais minimums? Ko? Ja tad, kad saka minimāla alga, jūs muļķo. Tāpēc, ka tas ir šausmīgi grūti priekš uzņēmējiem. Jo uzņēmējiem nekas nepaliek vieglāk. Tie nodokļu sloks ir milzīgs. Man ir 2 strādnieki, es viņiem katram maksāju pa 1200, un kopā 1700, 1800 nodokļos. Ja būs neapliekamais minimums, jūs ieguvēji. Ja 700 eiro neapliekamais minimums. Valstī zud nodokļi. Jautājums, kāpēc jūs uztraucaties tā, ka valstī zud nodokļi? Kāpēc cilvēki tā uztraucās pa valsti? Jo tur ir 330 apmēram 1000 budžeta iestādēs strādājušie vai
sauksim tā, ierēģņu armija, ja? Ierēģņu armija, ja? Kuri paši viņi tā progresīvi pavairo sevi. Ja? Atnāk viens, Radam vajag darbu, sievai vajag darbu, vīram, draugam, bērnam vajag darbu. Ja? Izdomāsim štata vietu, izdomāsim pienākumus, mēs tev samaksāsim algu, pats izdomā kādā veidā. Ja? Un tad ir tā, ka, teiksim, man prasa maksāt nekustamā īpašuma nodokli, ja? Īpašums ir mans, atbilstoši satversmē, ja? Bet es ar viņu neko nevaru darīt, jo nevis likums, bet saistošie noteikumi pašvaldības aizliedz sadalīt mazāk, sadalīt tā, pārdot šitā, darīt to, jo tur kāds pelna naudu no maniem nodokļiem par to, lai izgudrotu, kā ierobežot mani manās tiesībās, manā īpašumā. Nu, paradoks, ja? Un visi pieņem, saka, tas ir super, tas ir labi. Jā, es tā gar acīm gaidu to dienu, ka šajās iestādēs algas dienu atcels. Vienkārši banāli nauda beigsies un vairāk neviens neaizdos. Un tad viss šī armija tajā datumā atnāks un viņiem pateiks, piedodiet, jāpagaida. Kaut kad uzzīmēsim, kaut kur nodokļīši piespiedīsim. Redzi, tā ierēģņa armija... Tad viņi arī sāks kustēt. Redzi, te ir tāda neliela replika, ja? Viņa būtībā ļoti dziļa. Ja? Jo valsts ir no vārda valdīta. Ja? Un valsts ir izveidojusies nevis valsts kā institūcija. Ja? Tā nav visi domāta tautai vai kaut kāda demokrātiska iekārta un tā tālāk. Nē, tā ir ārējās pārvaldes mehānisms. Ja? Tad ārējās ietekmes pārvaldes mehānisms konkrētā zemē, konkrētā teritorijā. Ja? Kā pārvaldīt konkrēto tautu? To izdomāja Machiavelli, ja, kā pārvaldīt, teiksim, karaļa zemes. Paņēma senās Romas piemēru, ja, no republikas, ja, un tur pielika šo to klāt, ja, un tad saprata, ja, ka, teiksim, lai pārvaldītu konkrēto teritoriju, ja, jābūt ir ierēģņu armijai, jāizdod likumu, ar ko ierobežot un pakļaut vietējo tautu, ja, un jāizdomā nodokļi, kādā veidā savākt nodokļus, teiksim, tam karalim vai valdniekam. Ja. Un tad ir, teiksim, šīs institūcijas, ja, kā ministrijas, ja, caur kurām nāk ārējās pārvaldes norādījumi, kādā veidā teiksim, iznīcināt vietējo kultūru, iznīcināt vietējo izglītības sistēmu, iznīcināt vietējo drošību, vēl kaut ko, tur medicīnu, veselību un tā tālāk. Ja? Saprot, divos vārdos, teiksim, kā tas darbojās. Ja? Un mēs ar saviem nodokļiem uzturam šo ierēģņu armiju, kas kalpo ārējai pārvaldei. Ja? Kas nevis attīsta latviešu tradīcijas kultūru un vispār, ja? Bet mēs paši redzam kādu, ja? Tur genderu un tālāk. Mēs redzam, kādu izglītības sistēmu ir izveidojusi šī ārējā pārvalde Latvijā. Tādu, ka tā ir pēdējā vietā Eiropā. Ja? Un mēs varam teikt, ka tie ir mūsējie. Nē, mēs pildam to arī teritoriālo reformu. Ja? Es jums vienkārši pateikšu cilvēku. Teritoriālo reformu Eiropas komisija pieņēma lēmumu, kādai jābūt Latvijā. Tikai Gerhards nobijās un viņu neievies, kad bija vides ministrs. Ja? Bet atnāca Duraks Pūce, ja, un to sāka realizēt, un pēc tam atnāca vēl kaut kāds tur traļi vaļi, ja, un visu izdarīja. Un tagad uzdodiet jautājumu, kura pašvaldība ir laimīga pēc šīs teritoriālās reformas. Ārējā pārvalde ir priecīga, kādā veidā tagad var visu kontrolēt un vadīt. Mums tas izmaksā arvien dārgāk un dārgāk. Ja? Jo lētāk nekas nav palicis dārgāk, bet sliktāk. Uz vietām ir palicis sliktāk, un no tām vietām atkal, teiksim, viss tā kā centralizēsies un ies kopā. Ja mēs paņemam to pašu, atgriežamies pie lauksaimniecības, ja? Kāpēc viss tā lauksaimniecības sistēma, ja, tā politika un tāda ir izveidota? Viņi ir izveidota, pārmet, ja, saka, jo jūs tur lielsaimnieki, ja? Lielsaimnieki. Jā. Bet tas ir nosacījums, kādā veidā tu vari izdzīvot. Kādā veidā tu vari. Tev vajadzīgs apjoms, lai tu? Tev vajadzīgs ir apjoms, jā. No malas izskatās, ka tu tur esi tāds sautīgs, ja, grābējs, kuram vajag vairāk zemes. Nē, es būtu laimīgs strādāt uz 50 hektāriem. Ja? Bet visi tie mehānismi, cenas un tā tālāk, cik maksā izēvielas, cik maksā tehnoloģijas un vispārējais, ja, tas liek cilvēkam noteiktā apjomā ražot un strādāt. Ja? Bet tad, kad viņš ir, ko ir vieglāk pakļaut? Dažas saimniecības lielas vai tūkstošiem mazas? Tāpat kā tautu. Ko ir vieglāk ietekmēt? Vienu prezidentu? Ja? Vai ja prezidenta nav, ja visus lēmumus pieņem koleģiāla tauta kaut kādos referendumos un tā tālāk. Ja? Tad viss tā sistēma ir izgudrota,
Kā var nopirkt 100, var nopirkt 50, ja? Jo demokrātija nav tad, kad pieņem ar 51% balsi. Vispār par demokrātiju nerunāsim, bet teiksim, tā nav taisnīga pārvaldība, kur ar 51 balsi pieņem. Tas ir bolševisms. No vārda bolša. Vairāk pieņēma. Viņi ignorēja 49 balsis. Tad tie neeksistē. Tātad puse valsts iedzīvotāji netiek ņemti vērā. Mēs gribam, lai visa valsts attīstītos. Tas nozīmē tā, ka ir jāatrod vienprātība, jāatrod kopēji saskares punkti, kā kopīgi vadīt un pārvaldīt valsti, lai visiem būtu labi, ne tikai atsevišķiem dažiem. Ja? Bet lūk, tā arī dara, ka teiksim, mākslīgi rada situāciju, lai kaut kas izveidotos atsevišķi un liels, kuru vieglāk ir pārvaldīt. Ja? Un ja mēs gribam šo sistēmu sagraut, es pateikšu tagad, ja, kas ir jādara. Tas iepriecinoši. Ja? Cīnamies par zināmu nodokļu atcelšanu. Teiksim, tā paša absurdā nekustamā īpašuma nodokļa. Ja? Ja mēs paņemam teiksim, citus nodokļus, ja? Ir darba devēja nodoklis, ja? Darba ņēmēja nodoklis. Ja? Un mēs atgriežamies atkal pie vergturu iekārtas. Vai cilvēki, satversme mums saka, ka mums ir tiesības uz darbu. Ja? Tad valstī jānodrošina. Kāpēc mums ir jāmaksā, lai mēs drīkstētu strādāt? Ja? Kāpēc mums jāmaksā nodokļi, lai mēs drīkstētu strādāt? Kāpēc mums jāmaksā nodokļi vai jāmaksā, nesauksim nodokļus, kāpēc mums ir kādam jāmaksā, lai mēs varētu kādam darbu dot? Mēs rādām konvertos aplokšņu algas, ja? Aplokšņu algas. Iedomājieties, cik mēs budžetā ieekonomētu, ne budžetā, bet vispār, cik mēs ieekonomētu naudu, ja mēs likvidētu valsts ieņēmumu dienestu. Jo viņa funkcijas ir tikai tāpēc iziet, ja, ka mums ir nodokļi, ja, kurus ārējās pārvaldes var, ietekmes, ja, savāc no mums mēslus, ja, Par to padarot mūs par vergiem. Ja. Bet ja nebūtu šādu nodokļu, nebūtu arī konvertos. Tu izdari man pakalpojumu, es to samaksāju naudu. Pārskaitīju, tāpēc, ka tu esi novērtējis savu darbu un tu esi dabūjis naudu. Es esmu ar mieru, es samaksāju. Kāda kuram daļa? Es aizēju pie dakteru, es dakterim samaksāju, dakteris man izdara to, ko vajag. Ja dakteris man neizdara to, ko vajag, es nemaksāju viņam. Ja? Bet tā sistēma ir uztaisīta pilnīgi atžgārna, un cilvēkiem domāšana arī ir pilnīgi atžgārna. Un kamēr šī domāšana tāda būs, mēs no sūdos vārtīsimies un ārā netiksim. Jo tas varas vai tā režīma uzdevums ir sagriezt to mūsu domāšanu, radīt atžgārnu, apgriezt, paziņot, ka kaut kādas vērtības ir. Ja? Vērtības. Es vienmēr esmu uzdevis nosauc vērtības. Ja? Kristīgās, muļķības. Vienīgā vērtība uz pasaules, ja, ir dzīvība. Un viss pārējais ir pakļauts šai vērtībai. Tie ir tikai mērķi un uzdevumi kaut kādi. Ja? Kādā veidā noturēt dzīvību, aizsargāt dzīvību, kā izskolot tevi, lai tu varētu savu dzīvību pavairot, lai tu būtu vesels. Ja? Iedomājies, cik cilvēki kaut kāda... Katrs 6. cilvēks, ja, ir neauglīgs. Es nezinu, kā tagad statistika netiek vākta. Es gribu redzēt, kas notiks pēc šīs vakcinācijas, ja? Bet es pieļauju, ka tur palielināsies vēl vairāk. Es domāju, ka tas tā kā mērķis, ja, ir neauglība, ja? Lai cilvēki samazinātu skaitu. Ja? Bet tas ir arī kā biznes. Tāpēc, ka apaugļošana ir ļoti labs biznes, ja? Kur var no budžeta paņemt naudu, privāto naudu var paņemt un visu. Ja? Tā kā visur ir biznes. Visur ir biznes. Ko, Janīt, tu forši nodevu? Es nevēltu pie tevis atbrauc. Es zināju, ka es varēšu mierīgi pasēdēt un kafiju padzert. Es ūdentiņu iedzeru. Jā, tu iedzeru ūdentiņu, bet es lēnāk garā atvadīšos no mūsu skatītājiem. Es lēju ūdeni un atgriežu atpakaļ. Nē, no tā visa, ko es noklausījos un ko arī skatītāji noklausījās, mēs varam nonākt pie slēdziena, kad ir biežāk jādomā.
Un vairāk jāuzdod jautājumu, nevis jāskatās teļuks un jākrata piekrītoši galvu. Ir jārīko diskusiju kaut kādu vakaru. Vienkārši jābūt, teiksim, jāizveido kaut kādas diskusijas vakarus, jārīko, jāatrodās kādam cilvēkam, kas to organizē. Ja? Teiksim, pat partiju līmeni, partijas grib sev kaut kādā veidā propagandēt. Organizējiet diskusijas, atvērtas diskusijas, kaut kādas studijas, tur kaut kādos hallēs, zālēs, ja? Runājiet, apspriežat. Noslēdzošais jautājums. Tā tomēr, mēs nebeidzam, mēs turpinām. Tu teici, Eiropa tā teica. Jā. Kā tev šķiet, mēs varam izvākties vēl no Eiropas kādreiz? Ja tā baigi sagribētu. Bet, protams. Es domāju tā, ka mums nav pat jāvācās, viņi sabruks. Viņi jau tagad brūk, ja? Viņi tagad brūk, jo visu nosaka ekonomika, ja? Un visu nosaka tas, kādā veidā vēsturiski Eiropa ir izveidojusies, ja? No kurienes labklājība, no kurienes bagātība, no kurienes viss, ja? Un tas viss pateicoties kam? Tāpēc, ka visas lielās Eiropas vecās valstis ir bijušas koloniālās valstis, kas ir slaukušas un aplaupījušas, ja, tur austrumus, Āfriku, kaimiņus un tā tālāk. Ja. Un tad, kad teiksim, tā civilizācija gāja uz priekšu, kad cilvēku skaits sāk palikt vairāk un ka laupīt palika grūtāk un tā tālāk, ja, vai laupītāji viens otru sāk stumt ārā, ja, kā tagad mēs skatāmies, ja, notiek politiska pasaules pārdalīšana jauna, ja, mēs redzam, kā tas notiek, ja, tad Eiropa paliek bez resursiem. Un, ja tie resursi ir ļoti dārgi, un ar tādiem resursiem dārgiem, vai mēs varam kaut kur izdzīvot? Varam izkonkurēt? Nevaram. Ja? Tas nozīmē, ka kaut kas ir jāmaina. Ja nemainīsies, tad viss izjuks. Katrs sāks cīnīties pats par sevi. Un tagad man skaidrs, kāpēc Anglija izstājās. Jo Anglija nevēlējās būt kopā ar brūkošo Eiropas Savienību. Viņa gribēja pati par sevi. Un tāpēc Anglija ir viena no tām, kas arī ir nopelnījusi miljardus ar sankcijām. Amerika, Anglija, Norvēģija, starp citu, arī nopelnīja, kur nav Eiropas Savienības valsts, ja? Krievija, tur vēl kaut kāda bija, atceros, ja? Tas ir tā, visi kopā, tur droši vien vēl kaut kas, ja? Teiksim, tur viss tā summa kopā nebija. Bet Eiropa ir zaudējusi. Un kamēr mūs pārvaldīs ielikteņi, ja, atkal, kā saka, ārējā pārvalde, tikmēr mēs iesim uz grunti. Ja, jo šie parādi, kas tiek ņemti, viņus vai nu jādod, vai anulēt vajag. Jā, jo Latvijas avīze, laikam, bija nopublicējusi arī, tur bija parādītie skaitļi, ja, cik ir mūsu valsts iekšējais ārējais parāds, ja, un cik mums ir aktīvu pretī valstī. Ja, un valstī nepietiek. Bet toties pietiek privātajam sektoram ar atliektiem galiem. Un tad izdarat secinājums, ka nāksies ķerties klāt pie privātā sektora un atņemt viņam aktīvus. Ja? Ko mēs saucam par nacionalizāciju. Un tā tad ir ļoti daudz lietas, kuras vajag analizēt un saprast, ja? No kurienes savu gājas un kas notiek. Un tas nacionālisms, kas daudzos valda, ja? Tā ir sērga. Ja? Tāpēc, ka nacionālisms, tas ir tas, kas neļauj domāt ar skaidru prātu cilvēkam. Ja? Vicina karodziņu. Jā, jo tomēr tev jāsaprot, ja, ka tu dzīvo kopējā pasaulē, ja? Un, ja tu esi spējīgs pats sev nodrošināt visu, ja? Vai aiziet kā tu tur kaut kur laukos vai mežā, ja? Un tev nekas no ārējās pasaules nav vajadzīgs, un tu visu pats spēsi sev saražot, ja? Un izdzīvot, ja? Uz priekšu. Bet, ja tev ir jāapģērbjās, jāpēta, tu gribi braukt ar mašīnu, ja? Kurā 90% visu izēvielu, ja? Ir no Krievijas. Bet viņš ir saražots Vācijā. Ja? Tas ir tomēr jāsaprot, ka visa tā ķīmija, plasmasa un metāls un viss pārējais, jā, tas intelektuālais potenciāls ir ielikts tur, pie mums, ja tur Vācijā vai vēl kaut kur Eiropas Savienībā. Bet, ja tev nav no kā kaut ko lipināt, ja, tad tu vari gudri runāt un sēdēt pie tukša galda, tukša vēdera. Ja?
Nu, tāpēc es arī gribu finalizēt šo sarunu, tāpēc, ka mums priekšā Mums kūciņas priekšā. mums ir kūciņas priekšā, Jā, un mums- noteikti visi ir nosiekalojušies tik ilgi skatoties uz kūciņām. Mednieku kūciņas kaut kā. Paldies, Jānim! Es ceru, ka cilvēki sadzirdēja to, ko viņi gribēja sadzirdēt. Viņi varbūt kāds... Man neinteresē masas šobrīd. Man vispār nekas neinteresē. Man interesē tie daži cilvēki, kas tomēr mainīs savu redzes loku un pavairos viņu. Un tie arī būs tie, kas izdzīvos, un tie arī būs tie, kas kaut ko pamainīs. Jā. Varēs atvadām pateikšu vēl vienu mehānismu cilvēkiem, ja? Ka mēs runājām, teiksim, kādā veidā kaut ko var panākt. Es to sistēmu nosaucu pa vīrusu. Vīrus bija, ja? Tad vīrus. Gribat kaut ko panākt, teiksim, es esmu izdomājis kaut kādu ideju, ja? Kādā veidā atlaist Saeimu, ja? Un kāpēc ir jāatlaiž, ja? Un ko mēs varētu dabūt vietā, ja? Teiksim, realizēt kaut kādas 3 savas vēlmes. Ja? Tad mēģināt pārliecināt katrs 10 cilvēkus. 10 cilvēkus. Ja? Nu, tagad varbūt es atradu 10 cilvēkus, ja? Bet jūs katrs sameklējat 10 cilvēkus un pārliecināt viņus. Lai viņi atkal meklē 10 cilvēkus un pārliecina. Un tad jau mēs esam lūk šī tauta, ja? Kura gan kā caur lāčplēšu ausīm sadzird viens otru, ja? Gan kopā ir milzīgs spēks. Ja? Un kāpēc mums nepārbaudīt, teiksim, cik ilgā laikā pēc šodienas pārēdes, ja? Mēs savācam šīs 155,000 balsis. Ja? Vienkārši. Uztaisam eksperimentu. Ja? Katrs meklējam 10. Var jau būt, ka kāds jau būs, jau kaimiņš jau būs jau sameklējis. Ja? Bet, ja mēs šādā veidā risinām valstī globālas problēmas un politiskas un ekonomiskas, ja? Nevienam nevar pieķerties. Labi, es esmu pirmais palaidis, man apcietinās, teiksim, par kaut ko. Bet es esmu vīrusu palaidis. Un vīrus iet tālāk. Un jebkurš var palaist vīrusu. Tagad tu būsi Bill Gates. Kas? Bill Gates. Ja bija Putinis, tagad vēl klāt būsi Bill Gates, jo tu esi vīrusu palaidis. Virusologs tu nopietnis. Šeit ir uhaņa. Kuhaņa. Kalnavot kuhaņa. Būs kuhaņa. Tagad jauns vārds būs kuhaņa. Un mēs tagad kopīgi palaižam Latvijā vīrusu, bet tādu pozitīvu vīrusu. Ja? Tieši tā. Un skatāmies, kādā veidā mēs, teiksim, dabonam nost visus tos šodien no politiskās dienas kārtības, kas mums te jauc to gaisu. Ja? Es redzēju, kādā veidā politiskā virtuve veidojās, kad es piedalījos Saeimas vēlēšanās, bet šodien par to neķersimies klāt. Ja? Bet es uzreiz pateikšu, ja? Ka tā ir mākslīgi radīta netīra spēle, ja? Kura tiek organizēta no zināmām struktūrām. Ja? Visas partijas tiek organizētas no zināmām struktūrām. Tur tiek iepludināti konkrēti cilvēki iekšā, ja? Kuri strādā ar cilvēkiem un vada viņus pareizos vai nepareizos virzienos, un pie politikas nonāk tikai tie, kurus viņi izvēlās. Kuru viņi izvēlās. Ja? Kuras partijas, ja? Kurai nav pienācis laiks, tā nekad netiks tur. Ja? Nu, tā, sveiks. Tas bija Jānis. Jā. Un mēs bijām Koknesē. Kuhaņā. Tieši. Kuhaņā. Un mums bija arī suns. Un mums bija Zūza, jā, kas vienmēr, tas ir mans miesas sargs. Jā. Jā, viņa visu laiku sekoja līdz visām Edgara kustībām. Brāl. Jā, nu kā, viņa saprot, ka viņa, teiksim, savu darbu ir izdarījusi, jā. Nav ļausi palikt agresīvam, nav ļausi man uzbrukt, jā, šeit 5 pa darbu. Nu, re, noskatījāmies un paklausījāmies to, ko runā lauksaimnieki no Kokneses. Gatavošu nākošo video, jo galu galā atgādināšu visiem mūsu sākotnējā norunu, kā es veidoju mūsu kanālu. Es katru nedēļu vismaz 2 dienas strādāšu jūsu labā. Intervēšu interesants cilvēks, celšu gaismā to, par ko plašos medijos nerunā. Tas noteikti ir jums noderīgi, to es redzu arī pēc skatījuma daudzuma. Nu, mūsu noruna bija tāda, kad es ieguldu iekšā savu laiku, savu meistarību, savu tehniku, video kameras, mikrofons un visu pārējo. Jūs vienkārši esat tik labi un iemetat man
lejā norādītajos kontos kaut kādu rubuli degvielai un varbūt bišķiņa elektrībai. Principā tāda ir tā minimālā prasība, uz kuras, kā mēs redzam, joprojām viss turās. Reku pat nobeigumā labprāt nolasīšu vārdus tiem, kuri, kā teikt, katru mēnesi mani neaizmirst un šo te mūsu kopējo norunu izpilda. Tātad tie, kas mani nav aizmirsuši un iemetuši kādu kapēku, ir Juris, Valija, Varis, Edmunds, Tatjana, Agris, Viesturs, Rita, Ieva, Sandra, Endija, Dace, Kaspars, Zigmārs, Ilze, Velga, Elvijs, Edvards, Aivars, Sandis, Ivars, Aivars, Dīns un vēl varbūt kāds, kur es esmu piemirsts. Proti, šos te video noskatās, pēc šiem te rādījumiem es redzu apmēram kādi 15,000 vienu video noskatās. Jūs saskaitījāt, cik cilvēki man atbalstīja? Tātad 15,000 skatās, kādi 25 atbalsta. Kā jums pašiem sajūta? Nē, es neko tagad nebičoju. Es vienkārši aktualizēju šo te mūsu savstarpējo darbību. Tā kā tie, kas skatās, tiem, kam patīk, liekat laikus, šērojiet, iemetat degvielai, tikai degvielai kādu kapeiku, un tā būda rūts. Šeit jūs atkal redzējāt piemēru, kādi 20-30 cilvēki spēja norganizēt to, ko skatās 15,000. Mums viss izdosies. Līdz nākamajai reizei. Lai jums laba nedēļa! Atā!